Šodien parunāsim par tādu ļoti interesantu un sarežģītu astroloģisko tēmu, kā Saturna, jeb Šanī, transits 8. mājā no dzimšanas mēnesa. Kā mēs visi zinām, 29. martā Šanī Saturns mainīs zīmi. Viņš pāries no ūdensvīra uz zivs zvaigznāju, uz Mīna Raši, kurā tad viņš atradīsies diezgan ilgi, līdz pat 27. gada jūnijam, un retrogrāduma dēļ 27. gada oktobrī vēl atgriezīsies uz 4 mēnešiem atpakaļ Mīna Rašī, no kura tad galīgi izies ārā tikai 28. gada 23. februārī. Šī ir ļoti svarīga tēma, un ne tikai no teorētiskās astroloģijas viedokļa, bet arī no praktiskās dzīves viedokļa. Jo kā reizi pēdējās nedēļas laikā man veseli 3 cilvēki uzdod viens un tos pašus jautājumus par šo īpašo tranzītu, kas ir Šani tranzīts 8. mājā no natālā jeb dzimšanas mēneša. Viņu bieži vien arī sauc Aštama Šani. Un tranzīts ir ļoti īpašs, viņš ir interesants un pēc savas nozīmības tāds pats, kā jau varbūt kaut kur dzirdētais Sāda Satī. Sāda Satī, tas ir Saturna Šani tranzīts attiecībā pret mūsu dzimšanas mēnesi. Tātad vienu zvaigznāju pirms natālā mēnesis, tas zvaigznājs, kurā atrodas natālā mēnesis, un vēl nākošais zvaigznājs, kas seko aiz natālā mēnesi. Ja? Un būtībā kopumā vidēji Sāda Satī periods, tad ir 3 zvaigznāju ilgums, vidēji kaut kur aptuveni 7,5 gadi. Jā, tas laiks tur mainās, bet aptuveni viņš ir tāds. Aštama Šani, tātad Saturna tranzits 8. mājā pret dzimšanas mēnesi ir īsāks laika periods. Viņš tā vidēji ir aptuveni 2,5 gadi. Lai pareizi izanalizētu šo Aštama Šani, šo Saturna tranzitu 8. mājā, būtībā jau ir jāanalizē viss horoskops, viss kopumā. Nevar jau tikai spriest par vieniem vai otriem efektiem, ko dod viens vai otrs tranzits. Tas principiāli ir nepareizā pieeja, bet, protams, ka konkrēta horoskopa analīze ir iespējama tikai klātienes konsultācijā. Šajā video mēs vienkārši apskatīsim tos galvenos domāšanas modeļus, kuri attiecīgā tranzita laikā kļūs izteiktāk, kuri domāšanas pamatprincipi kļūst izteiktāki un noteicošāki. Bet katrs mēs esam individuāli un katram mums tur būs savas personīgās īpatnības. Reizēm astrologi biedē cilvēkus ar Sāda Satī periodiem, ar Saturna tranzitu pret dzimšanas mēnesi, ka tas ir kaut kāds smags laika periods, melnā josla jūsu dzīvē. Būtībā tas ir pārspīlējums un krietnes pārspīlējums. Jā, Sāda Satī periods var būt smags pārbaudījuma laiks ar daudziem drūmiem, tumšiem, destruktīviem notikumiem. Jā, tas ir iespējams. Bet tas nav teikts, ka tas ir viennozīmīgi tā. Sāda Satī periodi var būt viegli, radoši, panākumiem bagāti. Un tieši tāpat ir arī ar šiem Aštama Šani periodiem, kurš ilgs 2,5 gadus. Ja kāds astrologs biedē, tagad jums sāksies ļoti drūmi, destruktīvi notikumi, tas ir iespējams. Jā, to nevar izslēgt, ka tā tas varētu būt, bet tas galīgi nav viennozīmīgi, ka tā būs. Tas ir atkarīgs no ļoti daudziem vēl citiem aspektiem horoskopā, bet pats galvenais, jūs pats pieņemat to lēmumu, vai šis tranzits būs smags, sarežģīts, drūms, vai šis tranzits būs ar jaunām idejām piesātināts. Tas ir tikai un vienīgi jūsu pašu personīgais lēmums. Ja jūs negribat mainīties, laist jauno savā dzīvē, tad tas ir jūsu lēmums un nevainojiet likteni. Vienmēr ir svarīgi atcerēties, ka ir principiāli atšķirība. Vai cilvēks sēž un gaida, kad kaut kas tagad tāds smags, maģisks, mistisks, nesaprotams pēkšņi ienāks manā dzīvē? Vai arī es aiz katra notikuma, kas manā dzīvē ienāk, kas manā dzīvē notiek, redzu kādu apmācības ideju. Iziesim šīs apmācību idejas apzināti un tālāk dzīvosim kvalitatīvāku dzīvi.
Ja jūs no tām lietām, kas notiek jūsu dzīvē, izdarat garīgos secinājumus, jūs kļūstat tikai garīgi izglītotāki, spēcīgāki un jūsu dzīve kā reiz tikai uzlabojas. Ir svarīgi saprast, ka notiekošie notikumi nav kaut kādi īpaši speciāli sodu sistēma, ja jūs vienkārši spīdzinātu. Zināt, dievišķajam ir pietiekami daudz ko tāpat darīt, lai vienkārši te organizētu tikai kaut kādas pārbaudījumus jums, un jūs te paspīdzinātu. Neslimosim ar augstprātību. Svarīgi ir izdarīt tos garīgos secinājumus, kas ir aiz katra notikuma mūsu dzīvē. Attīstīt mūsu iekšējo spēku, radošās spējas. Pamatā, jā, šo tranzitu analizē pret dzimšanas mēnesis, Čandru. Būtībā jau Šani un Čandras miedarbība, tā ir tā būtiskā atslēga, kas horoskopā rāda, kā notiek mūsu psihes izmaiņas, izaugsme. Čandra, mēnesis, mūsu prāts, emocijas. Saturns, kas liek koncentrēties, ieviest tur kārtību. Tieši šo divu grahu, Saturns Šanī un Čandra mēnesis miedarbībā notiek viskvalitatīvākā mūsu izaugsme. Ja mēs skatāmies Šani tranzita ietekmi 8. mājā attiecībā pret Lagnu, pret ascendentu, tad tas ir vairāk vērsts uz kādiem notikumiem mūsu dzīvē. Bet Šani tranzits pret Čandru rāda to, kā mainās mūsu pasaules uztvere, kā mainās mūsu emocionālās reakcijas, kā attīstās mūsu psihe. Parasti jau ikdienas cilvēki neinteresē tur kaut kādas transformācijas, pārmaiņas, izmaiņas, priekš kā man tās, bet interesē tikai gaidāmai notikumi, kas notiek attiecības sfērā, kad gaidāms algas pielikums, vai kad nokritīs lielais bonus no debesīm. Tas ir īsti parasti, jo lielāko daļu cilvēku nekas cits neinteresē. Lai varētu dzīvot tā mierīgi un komfortabli un neiziet no savas komforta zonas. Parasti cilvēki izvairās no šiem dziļi filozofiskajiem jautājumiem par dzīves esību, par izaugsmi, par dzīves uzdevumiem. Saturna tranzita laikā, caur 8. māju attiecībā pret mēnesi, Saturns ļoti skaidri un konkrēti tev liks saprast, tu neesi vairošanās un ēšanas mašīna. Šani liks uzdot sev šos lielos nērtos dzīves jautājumus, lielos filozofiskos dzīves jautājumus. Un neinteresē, ka tu to gribi, negribi, tici, netici. Saturns teiks, analizē dzīvi dziļāk, analizē sevi dziļāk. Reizēm astrologi gadās, kā viņi pielīdzina Šani tranzitu pret Čandru attiecībā pret Šani tranzītu pret Lagnu. Tā ir kļūda. Ja vien Čandra neatrodās Lagnā, ja mēnesis neatrodās ascendentā, tad viņi, protams, sakrīt. Bet kopumā tās atšķirības ir diezgan lielas un diezgan būtiskas, vai mēs skatāmies Saturnu, jeb Šani tranzītu pret ascendentu, vai Saturnu, jeb Šani tranzītu pret mēnesi, pret Čandru. Ja, piemēram, notiek Saturna Šani tranzits 8. mājā pret ascendentu kaut kur, tur notiek arī attiecīgi notikumi, bet tajā pat laikā cilvēka garīgā izaugsme notiek pilnīgi citā vietā, tur, kur Šani tranzitē 8. māja attiecībā pret Čandru. Tā ir pilnīgi cita vieta. Un mēs šajā brīdī runājam par to, kas ir cilvēka garīgā izaugsme, un tas saistās ar Šani tranzitu 8. mājā pret Čandru. Lai tad labāk varētu saprast, kādi varētu būt šie Šani tranzita rezultāti 8. mājā pret Čandru, nedaudz vēlreiz pastīsimies, kas tad īsti ir 8. māja. Parasti ar 8. māju saista dzīves ilgumu, krīzes, slepenās zināšanas, mistiku, mantojumus, partnera resursus, intuīcija, viss neparastais, slepenā dzīve, transformācija, bailes, fobijas. Vēl daudz tādu citu lietu, kuras tā ļoti loģiski un pragmatiski izskaidrot nemaz nevar. Būtībā ir ļoti pareizi, ja 8. māju mēs analizējam nevis no tādiem šauri materiālistiskiem pasaules redzējumiem, bet gan no šīs visuma bezgalības viedokļa, no dievišķā perspektīvas. Šī ir tā māja, kur mums ir jāpaskatās
uz pasauli pilnīgi citādāk. 8. mājā mēs nevaram risināt tādus šauri materiālistiskus jautājumus, bet gan tos jautājumus, kas ir apziņa, kas ir dzīves uzdevumi, kādi ir mani dzīves uzdevumi, kādas ir manas spējas, iespējas, talanti, dotības, īpašās spējas. No materiāliskā viedokļa 8. māju izskaidrot nevar vispār. Viņi šādi neskaidrojās. Viņi ir daudz plašāki nekā tikai materiāliskā dzīves uztvere. Lai labāk saprast 8. māju, ir nedaudz jāpaskatās arī, kas ir 9. māja. Jo visas mājas, astroloģiskās mājas, ja mūsu dzīves sfēras, ir savā starpā saistītas. Viņas nav atsevišķi viena no otras atrautas. 9. māja, laimes sajūta, jā, rāda cilvēka dziļāko garīgo dzīves virzību, dzīves dziļāko jēgu. 8. māja ir tātad 12. māja no 9. 9. māja ir mūsu garīgā pieredze, mūsu garīgā dzīves virzība, bet 8. māja ir šī 12. Tātad tur visas tās robežas, kas nosaka mūsu kaut kādu dzīves virzību, 8. mājā ir noņemtas. Tur viņu nav. Tur ir viss kopējais mūsu zemapziņā slēptais garīgais potenciāls. Tā ir 8. māja. 8. māja rāda tevi tāds, kāds tu esi bez šīs konkrētās dzīves jēgas un virzības, bez konkrētiem dzīves uzdevumiem. 8. mājā ir svarīgi meklēt dzīves dziļumu, dziļāko pasaules izskaidrojumu, dzīves jēgas izskaidrojumu. Nākošās mājas 9., 10., 11., 12. rāda jau cilvēku attīstību, virzību, kur cilvēka garīgā komponente tad sāk aizstāt šo materiālo sastāvdaļu. Nevis viņu likvidēt. Nē. Mums ir jāizbalansē materiālais ar garīgo. Ja līdz šim tās 2. māja, tur vēl kādas citas zemākās mājas ātri vairāk no šiem materiāliem jautājumiem, bet ne tikai. Tad šeit sākot jau no 8., tālāk 9., 10. arvien tas akcents ir vairāk tieši uz garīgo komponentu. 8. mājā jau domāšana, psihe atsakās no tādiem klāji materiāliem domāšanas modeļiem. Un tas notiek tikai tāpēc, lai izprastu šo dziļāko dzīves filozofiju. Dabīgajā horoskopā 8. māja atrodas Vrišķikā, Skorpiona zvaigznē, transformācija. Vrišķiks ir transformācija. Šeit nedaudz arī ir vērts atcerēties un paskatīties nakšatras. Vrišķikā rašī pēdējā nakšatra ir Džesta, visvecākā, vispieredzējušākā nakšatra. Viņa ir saistīta ar sasniegumiem, ko mēs gūstam. Materiālajā sfērā sasnieguma maksimums ir pie Džestas. Nākošā nakšatra aiz Džestas ir Mula, jau Dānu rašī. Ja? Dānu rašī tāds strelnieks zvaigznājs. Mula sakne, iešana dziļumā, izprast visu līdz lietas būtībai. Un tur jābūt garīgās komponentes, nevar nekādu. Un tā jau tad arī ir tā patiesā, īstā, garīgā attīstība. Prāts, atrodoties tagad 8. mājā, situāciju uztver kā draudus. Jo viņam šķiet, ka materiālais tiks noārdīts. Nē. Nekas noārdīts netiek, bet gan akcents no tīri klāji tādiem materiālistiskiem domāšanas stereotipiem tiek aizstāts ar vairāk jau ar garīgajiem. Mums ir jāatrod pareizie balansi starp garīgo un materiālo. Jā, tas ir kardināla domāšanas veida maiņa, kas notiek 8. mājā. Un prāts to, protams, uztver kā apdraudējumu, kā pasaules galu, kā krīzes, kā smagas situācijas. Nav tur tā. Pamazām tiek arvien vairāk akcenti salikt uz garīgumu. Ir svarīgi, protams, arī atbrīvoties no dažādām materiālajām piesaistēm, pieķeršanās, lai tu varētu tālāk iet brīvi. Lieto materiālo pasauli, atbalsties uz viņu, izmanto materiālo pasauli, bet nepieķeries tai. Ir jau svarīgi atbrīvoties no šīm materiālām piesaistēm, lai tu varētu brīvi atzimt 9. mājā, garīguma mājā. 8. māja ir mūsu transformācijas. Lai mēs varētu sevi atrast, to sevi jauno, to labo, to skaisto, brīnišķīgo, mums no kaut kā savā dzīvē būs jāatvadās. No vecām, destruktīvām, sevis izdzīvojušām koncepcijām ir jāatbrīvojas. No tām ir jāiztīrās ārā. 8. māja būtībā sagatavo cilvēku garīgam, pasaules redzējumam. Tā nebūs taisnība, ka kādam šķiet, jā, man tagad Saturns iegājis 8. mājā,
Un tad jūs uzreiz kļūstat apskaidrots. O, nē, tā tas noteikti nebūs. Bet tie domāšanas akcenti vairāk uz to vēršās. Tas gan. Reizēm kādam šķiet, ka Saturns iet šai 8. mājā, ka cilvēkam vairs nav nekas vairāk jādara materiālā pasaulē. Nē, ir jādara. Ir jāturpina darīt tās materiālās lietas, kas jums pienākās darīt. Iespējams, viņas ir jādara citādāk. Visbiežāk, ka viņas ir jāsāk izmainīt, bet nevis no viņām jāatsakās, nevis viņas jāatgriež. Jāatgriež ir savas piesaistes, pieķeršanās, savas atkarības, tas gan, bet nevis materiālā pasaule. Jāatcerās vēl arī tāda lieta, ka garīgums nav kaut kādu garīgu praktiku veikšana, gudru klausīšanās, gudru lekciju klausīšanās, gudru grāmatu lasīšana, vai savas istabas grāmatplaukta pieblīvēšana ar ļoti gudrām grāmatām. Nē. Tur bieži vien ar garīgumu ir maz sakars. Garīgums tas nozīmē cilvēka atbildība dzīvot saprātīgu dzīvi, dzīvot pastāvīgi pašam savu dzīvi, harmonijā ar visuma radības principiem, apzinoties savu būtību un to izmantojot par labu citiem. Te bieži ir saistība ar manu profesiju, ar manu profesionālo karjeru. Jā, tur bieži vien ir paralēls, jo ne jau velti mums ir dots šis variants, kā realizēt sev savu profesionālo, tas ir garīgās arī attīstības ceļš, ja mēs pareizi sevi realizējam profesionālā sfērā. Bet, lai mēs sevi tur pareizi realizētu, mums ir jāizprot savi talanti un spējas caur 8. mājas aspektiem. Caur 8. māju koncentrējoties uz savu zemapziņu, mēs atrodam savas slēptās spējas. 9. mājā mēs iegūstam dzīves mērķi, un 10. mājā to visu izmantojot, mēs atrodam savu vietu pasaulē, mēs realizējam sevi. Un pēc tam 11. mājā mēs gūstam dažādas labums, iegūmus dzīvē. Var jau bezgalīgi tur apmeklēt gudrās lekcijas, stundām skaitīt mantras, meditēt, praktizēt jogu, stāvēt stundām uz vienas kājas vai vēl kaut ko, bet tajā pat laikā būt pilnīgi bezatbildīgs pret savu dzīvi, nezinošam savu dzīves uzdevumu, un šādam te cilvēkam ar garīgumu nekas nav kopīgs. Tā nav nejaušība, ka 10. māja ir aiz 9. mājas. Tātad savas dzīves uzdevuma apzināšanās un pielietošana loģiski, ka seko aiz 9. mājas. Tad 10. māja ir savas dzīves uzdevuma apzināšanās un pielietošana, realizēšana. Bieži vien tā saucamie garīgā ceļa gājēji iestrēgst 9. mājā. Garīgums sasniegts, viņiem tagad šķiet, ka viss ir sasniegts, horoskops te beidzās, un man tagad būs atbrīve. 12. māja, un viss. Es esmu ļoti gudrs, garīgi, dikti augsti attīstīts. Redzat, šī iestrēgšana šeit 9. mājā skaidri provocē to, ka attīstās dogmatisms, intelektuālā augstprātība. Tam nav nekāda sakara ar garīgu attīstību. Realizācija 9. mājā nenotiek. Pēc 9. mājas tur notiek vēl vesela virkne ļoti sarežģītu procesu, kuriem ir jāiet cauri. Šos procesus vada un organizē Saturns. Tā ir 10. un 11. māja dabīgie horoskopā, un tas ir mežāžu ūdensvīra zvaigznāja, kurš pārvalda Šanis Saturns. Un tikai cilvēks, kurš kvalitatīvi realizējas savu dzīves uzdevumu, kurš to realizējot gūst prieku, baudu, apzinās un realizē savas radošās spējas, dalās ar savas darbības rezultātiem, ar sabiedrību, atnes labumu šai pasaulē, šai sabiedrībai, ir daudz tuvāk garīguma izpratnei nekā tas, kurš tur stundām ilgi piedalās intelektuālās diskusijās par garīgumu. Būtībā jau šie intelektuāļi savas zināšanas nerealizē, un nereti tas kļūst pat destruktīvi. Te bieži vien iekrīt šajās lamatās reliģisko prakšu praktizētāji, mākslinieki, piemēram, vai vienkārši ļoti daudz citi cilvēki, kuriem attīstās šī saucamā intelektuālā augstprātība. Es esmu ļoti gudrs, zinošs, es esmu tas, kurš zina un saprot. Jā, un 8. mājas aktivizēšanas laikā, tad, kad Saturns ieiet šajā 8. mājā, tad šī ilūzija par manu ārkārtīgi lielu, milzīgo garīgumu var kā reiz tikt nograuta, un tas var būt ļoti sāpīgi. Jā, tā var būt krīze, bet jūs jau paši iekritāt tajā ilūzijā par savu garīgumu. Transformācija 8. mājā ved pie tā, ka cilvēks labāk saprot savu dzīves uzdevumu.
kas realizēsies 10. mājā. 8. mājā ir svarīgi mums pašiem saprast savu dziļumu, izprast savus dzīves mērķus. Iespējams, ka Saturnam tranzitējot 8. māju mainās cilvēka domāšana attiecībā par savām spējām. Viņš var pieņemt lēmumu, nē, tas nav mans talants ir kaut kas cits. Tas ir pilnīgi iespējams. Iespējams, ka tajā laikā, kad Saturns tranzitē 8. māju no mēnesi, pazūd līdz šim eksistējušais skaidrais dzīves redzējums, ja viņš bija. Ja viņš bija ļoti adekvāts un pareizs un atbilstoši jūsu būtībai, tad nezūd, tad viss skaidrs. Tad viss notiek vēl uz priekšu un tikai attīstās. Bet, ja tas jūsu skaidrais, nosacīts skaidrais dzīves redzējums ir ilūzija, jūsu būtībai neatbilstoši, tad viņš zūd. Un tad pēkšņi pazūd tā izpratne, ko dzīvē darīt, kur virzīties. Būtībā tas ir tas transformējušais princips, uz ko Saturns norāda. Izmaini to, tas nav tavs, tu nedzīvo savu dzīvi. Un šeit Saturns spiedīs uz cilvēku sajūtām arī visiem saviem ierobežojušiem veidiem, metodēm, ko tikai viņš spēja izdomāt, lai tu ātrāk meklētu izēju, lai tu ātrāk ieraudzītu savu patieso dzīves uzdevumu un būtību. Jā, mēs sakām krīzes, bet vai tad krīze jau nebija visu laiku pirms tam, kad tu gadiem dzīvoji ar ilūziju? Gadās, kad cilvēks sajūt šo ierobežojošo spiedienu no Saturna, un tad gribās kaut kur aizbraukt. Var jau aizbraukt kaut kur, bet tas nelīdzēs. 8. mājas principi vienmēr ir tie, kas notiek manī iekšā. Tu vari braukt, kur tu gribi, bet no sevis tu aizbraukt nevari. Tā kā būs vien jāpārskata pašam savi dzīves uzskati. Tas ir tās iekšējās krīzes. Un jāsaprot, ka tie dzīves mērķi un uzdevumi paši no sevis jau redzami nekļūs. Tie kļūs redzami tikai tad, ja tu pats pilnā mērā uzņemsies atbildību par savu dzīvi. Saturna, jeb Šani, galvenais uzdevums šī tranzita laikā ir palīdzēt ieraudzīt savas slēptās spējas. Un jāatcerās, ka mans slēptās spējas atvērties jau var tikai nestandarta situācijās. Tad, kad ir standarta situācijas, viss ir ļoti labi, skaisti, komfortabli, vai kaut kas jauns jūsos atvērsies, jūs kaut ko jaunu sevi ieraudzīsiet, diez vai. Noteikti, kad esat pamanījuši to, ka patiešām cilvēka radošās spējas un tikai tas, ko cilvēks patiešām var izdarīt, atverās tajā brīdī, kad ir krīzes, kad ir sarežģīti brīži. Tad cilvēks ir piespiests meklēt jaunus variantus, un tad patiešām viņa slēptie radošie potenciāli izpeld virspusē, viņi kļūst ieraugāmi. Ja jūs jau patiešām realizējat to, kas jums dzīvē ir jādara, un realizējat savas patiesās spējas, tad nekādas krīzes nav gaidāms. Jā, protams, ka tās ir pēkšņas pārmaiņas, un prātam ir bailes no pārmaiņām. Jā, šīs pēkšņās pārmaiņas izslēdz bailes fobijas, bailes no nezināmā. Un, lai iziet šīs 8. mājas mācības, ir jāpārvar šīs bailes no nezināmā. Bailes ir nekonstruktīvas, bloķē iespēju iepazīt dzīvi dziļāk, iet dzīves analizēšanā dziļumā. Bet no kā tad tu baidies? Būtībā jau vienmēr, jebkura Saturna, jeb Šani atrašanās kādā no astroloģiskajām mājām, kādā no mūsu dzīves sfērām, vienmēr ir satikšanās ar mūsu pašu bailēm attiecīgajā dzīves sfērā. Šani liek mums pārdzīvot bailes par nākotni, par krīzēm, izdzīvot bailes no nezināmā, izdzīvot viņas, pārvarēt viņas. Un atceramies, pati galvenā metodika, kā pārvarēt bailes, ir iet viņās iekšā, darīt to, no kā ir bail. Tad, kad Šani tranzitē 8. māju no Čandras, arī no Lagnas, vienmēr ir vērts praktizēt visas tās metodikas, kādas vien jūs tikai zināt, kas ir orientēts uz baiļu iepazīšanu un pārvarēšanu. Mums visiem kaut kur ir kādas slēptās bailes. Ir svarīgi viņas izgaismot, ieraudzīt un tikt ar viņām galā. Šī ir astroloģisko māja asa 2,8. Ja? Tātad 2. māja atrodas tieši pretī 8. mājai. Un šī asa tiek uzskatīta par resursu asi. Tamdēļ 8. māju saista tur ar mantojumiem, ar partneru naudu. Partneri arī ir mūsu 7. māja, un 2. māja no 7. ir 8. Tātad partneru nauda, partneru resursi.
Te arī paceļās vesela virkni jautājumu saistībā ar to, ka tā ir resursās 2,8, jā, šis mājas. Lai patiesi iepazītu, redzat savus talantus, dzīves mērķus, cilvēkam ir jāiemācās arī pareizi saprast savu vērtību šajā pasaulē. Tas ir ne tikai naudas jautājums. Arī naudas, bet ne tikai naudas. Šeit ir svarīgi iemācīties pareizi saprast šo enerģētisko līdzsvaru. Saņemu, atdodu. Ja tev šajā līdzsvarā viss ir kārtībā, tad nekas arī nenotiek. Bet ja tu, piemēram, saņem vairāk nekā atdod, vai atdod vairāk nekā saņem, vai saņem par to, par ko tu neesi devis, tad var rasties problēmas. Saturns norādīs, ka šis līdzsvars nav pareizi sabalansēts. Ja cilvēkā bija patiešām kādas radošās spējas, kuras cilvēks baidījās atklāt vai izpaust, lai gan varbūt pat intuitīvi jūt, kad viņas ir, bet strādāja kaut kādu apnicīgu, garlaicīgu, nepiemērotu darbu. Savas spējas viņš nepielietoja. Un tad pēkšņi var notikt tas, ka tradicionāli resursi, kuri tev nāk par tev nepiemēroto darbu, tiks nogriezts nost. Nepareizi sabalansēta šajās saņemu atdodu. Tu saņem ne par to, par ko tev ir jāsaņem. Un tas notiks tieši tādēļ, lai tev skaidru un gaiši pateikt, tu ko patiešām gribi turpināt strādāt šo sev galīgi nepiemēroto darbu un slēpt visas savus talantus un zināšanas aiz savām bailēm, fobijām, baidies riskēt? Atveries pasaulē. Realizēs to, kas tu patiešām esi. Un redzat šo fundamentālo jautājumu, kā vai man mainīt vai nemainīt, savu nodarbošanos veidu, savu dzīvesveidu, neviens jau cilvēks neuzdos, ja viņš jutīsies komfortabli. Tikai diskomforta apstākļos, tā, kad Saturns jau nogriezīs nost tavu otro māju resursu dzīvē, tu sāksi domāt, ko man darīt tagad citādāk, kas man jādara citādāk. Tikai izejot no šīs komforta zonas, tev radīsies tas patiesais dzīves mērķa redzējums. Bet, ja viņš jau tev ir, viss kārtībā. Saturns iedos koncentrāciju, un tu varēsi izdarīt tikai jaunas lietas un vēl vairāk attīstīt to, kas atbilst tavam dzīves mērķim. 8. māja ir cita cilvēka nauda, partneru nauda. Cilvēks nonākot šeit arī sarežģītā materiālā situācijā var sākt biežāk saņemt palīdzību no citiem. Tas ir pilnīgi iespējams. Tad, protams, tas ir redzams tikai analizēt visu horoskopu kopumā. Šeit cilvēkam var rasties spriedze, kāpēc tā, par ko un kā, bet būtībā jau tie dziļākie mehānismi ir tie paši. Pareizi izprast šo asi, atdodu, saņemu. Mācīties ar pateicību pieņemt pasaules palīdzību. Šeit ir svarīgi izprast pasaulē esošo naudas plūsmas sistēmu. Iespējams, ka cilvēkam šķita, ka viņš šos materiālus resursus nav pelnījis. Tas ir iespējams. Tad sākās šī palīdzība, tev rāda, pagaid, tu esi pilnījis vairāk. Tev nav pareizi izbalansēta as, saņemu, atdodu. Vai var notikt arī tieši pretējais. Kādam cilvēkam aug ego, un cilvēks sāk gribēt dzīvot uz citu cilvēku rēķinu materiālā ziņā. Tas noteikti radīs konflikts un iespējams līdz pat attiecību saraušanai vai kaut kādiem citiem destruktīviem aspektiem. Esat uzmanīgi ar šo. Ir ļoti svarīgi visu laiku šī laikā sekot, vai neaug mans ego. Līdzīgi kā sadasatī laikā. Ja aug ego, jūs radiet sev problēmas. Ja ego neaug, tā ir labā ziņa. Varbūt arī situācijas, ka kāds cilvēks sāk nepārtraukti veidot parādus, tā ir dzīvošana uz citu rēķina. Vai arī neatdot citiem parādus. Ja jūs šādi uzskatāt, ka varat dzīvot, ka varat to atļauties, tad ir gaidāmi nepatīkami notikumi. Būtībā jau visi šie notikumi vērsti uz to, lai cilvēks kopumā pareizi saprastu savu vērtību, saņemtu tik daudz, cik pats viņš ir devis, un saņemtu par to, par ko viņš ir devis. Ir arī tā lieta, ka, protams, paralēli naudas lietām šīs tranzita laikā tiek veitītas arī partnerattiecības. 7. māja ir partneris, 8. māja ir 2. māja nav partneri, tad partneri nauda un visas manas attiecības iedot to partneri. Šeit tiek veitītas. Arī partnerattiecību laikā, jā, tas partnerattiecībām bieži vien ir tāds kā eksāmens. Būtībā tas ir tests uz attiecību tīrību, noturību, godīgumu. Saturns
kura virsuzdevums ir rūpēties, lai viss notiktu pēc visuma, godīguma un taisnīguma principiem, skatīsies, cik jūsu attiecības ar partneriem ir taisnīgas un godīgas. Vai gadījumā viens vai otrs nedzīvo uz otra rēķina. Ja tas tā nav, brīnišķīgi. Ja tas ir, viņš uz to norādīs. Ja jūs to ieraudzīsiet, pamanīsiet un izkoriģēsiet, brīnišķīgi. Jūs attiecības tikai uzlabosies. Bet, ja kāds no partneriem ietiepīgi gribēs palikt pie sava, dzīvot uz otra rēķina, tas var novest līdz pat attiecību sagraušanai. Bet atceramies, šeit, kā mēs paši bijām pieņemuši lēmumu dzīvot uz otra rēķina. Reizēm notiek tāda ļoti interesanta lieta, kad Saturns tranzitē 8. māju attiecībā pret Čandru, ka cilvēks saka, ka ir zudusi viņa vērtība sabiedrības acīs. Tas ir pilnīgi iespējams, bet nevajadzētu to absolutizēt un sākt uzskatīt, ka tas ir vispār visas pilnīgi pasaules iedzīvotāju acīs zūd jūsu vērtība. Bieži vien to cilvēku, ar kuriem jūs līdz šim kontaktējāties, acīs patiešām jūsu vērtība var zust. Jūs iet vairāk sevi, analizējat sevi, jūs nedzīvojat to dzīvi, kas ir jums jādzīvo, jums būtībā ir jākontaktē ar citiem cilvēkiem. Un ja jūs jūtat to, kad jūs apkārtējie cilvēki acīs zūd jūsu vērtība, tad tikai sākat analizēt, vai jūs dzīvojat savu patieso dzīvi, un vai gadījumā jums savu dzīvi nav jāmaina. Tā ir vienkārši klāja norāde, tu nedzīvo savu dzīvi. Reizēm arī cilvēkam izjūtot šo sajūtu, ka mana vērtība it kā sabiedrības acīs zūd, bet atceramies, tā ir tikai daļa no visas sabiedrības. Cilvēkam var attīstīties, vēlme pazust, paslēpties, lai izbēgtu no atbildības, tad realizēt to transformāciju, saņemties, sakoncentrēties un būt drosmīgam un dzīvot pilnīgi citu dzīvi. Cilvēks baidās iet un realizēt savu jauno dzīvi. Un šeit nereti tad cilvēkam rodas arī vēlme pāradresēt atbildību par savu dzīvi uz jebkuru citu cilvēku, uz vienalgu uz jebkuru. Tas var būt uz partneri, uz draugu, uz priekšnieku, uz politiķi, uz astrologu, uz psihologu, uz valdību. Vienalga uz ko, uz mācītāju vai nejauši garām gājēju, bet vienalga pāradresēt to atbildību citiem. Vienalga, bet kādam citam. Bet būtībā cilvēkam pašam ir jāpieliek pūles, lai izprastu savu dzīvi un nonāktu tajā patīkamajā laimes stāvoklī, ko var piedāvāt 9. māja. Kamēr 8. māja nebūs pareizi sakārtot, to laimes sajūtu pēc 9. mājas izjust nevar. Saprotiet, ka laimi nevar iedot no malas. Tas ir principiāli neiespējami. Laimes sajūtas cilvēks var attīstīt sevi pats, sakārtojot sevi pats, tikai un vienīgi pats. Un tik ilgi, kamēr jūs centīsieties atbildību par savu dzīvi pāradresēt kaut kur citur, vai teikt, mani neļauj, mani ierobežo, mani programmē, vienalga veidi, kā cilvēki mēģina atbildību par savu dzīvi, par saviem lēmumiem pāradresēt kaut kur citur. Tur kāds cits tātad tur ir vainīgs, man tur to neļāva. Tas ir tukšs runas, tas ir tikai un vienīgi metodikas un veidi, kā noadresēt atbildību par sevis pārveidošanu uz citiem cilvēkiem. Ir jāatcerās viena būtiska lieta, ka 8. mājā jau būtībā vispār ir tikai viens uzdevums – iemācīt cilvēkam pašam ieskatīties sevi, uzņemties atbildību par savu dzīvi, pašam uzņemties atbildību par savu dzīvi un pašam izprast savus dzīves mērķus. Būtībā jau vairāk citu uzdevumu 8. mājā nav. 8. māja ir arī dziļo, lielo garīgo zināšanu māja, psiholoģija, astroloģija, jogas teorija. Tas, protams, nenozīmē to, ka visi cilvēki šie tranzīta laikā kļūst par psihologiem, astrologiem, dziļiem filozofiem. Noteikti nē, un tā tam nav jābūt. Bet būtība jau ir tā, ka savas iekšējās pasaules tāda padziļināta pētīšana ir nepieciešama. Mums ir vienmēr jāuzdod šie lielie fundamentālie dzīves jautājumi. Ja turpināsi dzīvot virspusēji, izvairīsies no dziļo jautājumu uzdošanas, Saturns sāks atkal tevi ietekmēt ar dažādiem notikumiem, lai tevi piespiestu uzdot šos lielos fundamentālos dzīves jautājumus. Ja jau tu viņš sev uzdod, viss kārtībā, priecājies par dzīvi, Saturns tev tikai palīdzēs gūt atbildes. Ja Saturns ir koncentrācija, un koncentrējoties uz kaut ko, tu gūsi rezultātu. Svarīgi šī tranzita laikā
kļūt jūtīgam, iejūtīgam, vērojošam, analizējošam, dziļi domājošam. Tas ir tāds ļoti svarīgs uzdevums pilnīgi visiem aštama šani laikā. Bieži vien aštama šani salīdzina ar sādi satī. Tur ir daudz paraleļu, tā ir taisnība. Un reizēm jau arī cilvēkiem rodas priekšstats, ka visi Saturna tranziti tas ir negatīvi. Nē, tā nav taisnība. Tā ir ne tikai kļūda, bet tā ir ļoti liela kļūda tā domāt. Jā, viņi var būt negatīvi, bet viņi var būt arī panākumus dodoši, rezultātus dodoši, jo darbs un koncentrēšanās dod rezultātu. Ja tu negribi strādāt un koncentrēties, negribi būt pastāvīgs, negribi uzņemties atbildību, tad viņi ir transformējuši. Tad Saturns veiks transformējušos pasākums, lai tu tāds kļūtu. Domāšanas princips sāda satī laikā un aštama šani laikā tomēr tur ir zināms arī atšķirības. Ir kopīgās lietas, ir kopīgās analoģijas, bet ir arī atšķirības. Ja aštama šani laikā tā ir vairāk koncentrēšanās uz manu zemapziņu, tad sāda satī laikā tā ir koncentrēšanās pašam uz sevi, savām emocijām, savām psihiskajiem procesiem. Aštama šani laikā Saturns aspektē tātad 2., 5. un 10. mājas no natālā mēnesi, no natālās čandras. Sāda satī 3. perioda laikā šani aspektē 8. māju no čandras. Jā, tā ir 8. māja, atkal 8. māja, tiešām tur analoģijas patiešām ir. Jo īpaši šim sāda satī 3. periods, viņš ir vislīdzīgākais ar aštama šani. Aštama šani laikā Saturns aspektē 10. māju no čandras. Kas ir 10. māja? Jaunu statusu iegūšana. Bet mēs runājam no čandras, nevis no lagnas, nevis no ascendenta. Tātad jauna mana emocionālā, psihiskā statusa iegūšana. Saturns liek strādāt pie savas transformācijas. Un ir svarīgi šeit saprast, vai cilvēkam pietiks spējas koncentrēties uz sevis transformēšanu. 10. māja ir arī 2. māja no 9. Tātad tēva vērtības. Aštama šani laikā tās tiks pārskatītas, tās tiks analizētas, vērtētas. Tas ir normāls process. Šani, aštama šani laikā aspektē tātad 2. māju no čandras. Cilvēks no transformācijas mājas vēros, analizēs savu vērtību pasaulē. Tā ir arī tātad psihes resursu māja. 2. māja no čandras. Čandra ir mūsu psihe, emocijas. Tāpēc ir aktuāls jautājums par savu psihisko un emocionālo resursu kontroli. Šis ir aktuāls laiks, kad mācīties emocionālo inteliģenci, piemēram. Cilvēks sāks pārskatīt savas darbības, vai viņas man emocionāli uzlādē vai iztukšo. Ir laiks atbrīvoties no visām tām darbībām, kas ir emocionāli iztukšojošas. Notiek arī aspekts tātad uz 5. māju no čandras, uz radošumu māju. Tātad slepeno zināšanu māja aspektē izglītības māju. Jā, tas var aicināt sākt apgūt kaut kādas tādas jaunas zināšanas, kuras līdz šim tu esi laidis garām. Visu laiku ir svarīgi nekļūt iedomīgam, egoistiskam. Ir visu laiku svarīgi sekot tam, lai neaug mans ego. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti būtiski. Tātad tas ir Saturna šani tranzits 8. mājā. Saturna šani. Šani ir Surjas, Saule, ego, es pats lielākais ienaidnieks. Ja jums augs ego, šani sāks automātiski organizēt kaut kādas problēmas jūsu dzīvē. Jā, un tas var notikt. Es koncentrējos uz 8. māju, uz savu zemapziņu, brīnišķīgi, Saturns iedod šo koncentrāciju. Es tur ieraugu kaut kādas, ļoti labas, interesantas lietas, un man aug ego. Es esmu kaut ko ļoti oriģināli ieraudzījis. Es esmu ļoti tur oriģināls tāds un vēl kāds ego augšana. Tas Saturnam noteikti nepatiks, un tā uzreiz automātiski jūs ieslēgsiet kaut kādas destruktīvās programmas no Saturna. Tas ir līdzīgi, kā tas saistās arī ar sāda satī laiku, ja tik līdz kā jums aug ego, koncentrēties pašam uz sevi, tā uzreiz Saturns slēdz iekšā destruktīvos aspektus. Ir svarīgi kontrolēt sava ego augšanu, lai viņam nenotiktu, saglabāt draudzīgumu, izpalīdzīgumu. Jo atceramies jau svarīgās tās garīgās realizācijas notiek pēc tam 10. 11. mājā, kur ir atdošana to savu rezultātu citiem, sadarbošanās ar citiem. Bet ja jums aug ego, tad tas nevar notikt. Protams, ka šie ir tikai tādi vispārēji psiholoģiskie
secinājumi par to, kas varētu būt sagaidāms šani tranzita laikā 8. mājā no Čandras. Ir jāatcerās, ka, lai tā konkrēti, precīzi un detalizēti izanalizētu, ir jāanalizē visi horoskopi. Ir jāskatās, kādi ir planetārie periodi, kur atrodas 8. havas pārvaldnieks jūsu horoskopā, kādi ir vēl citu grahu aspekti uz šo 8. māju, un ļoti obligāti ir jāskatās aštakavārka. Tās visas ir individuālas lietas, un viņas nevar izrunāt šādā kopējā video. Jebkurā gadījumā katram pašam ir vērts pārdomāt šos iespējamos psiholoģiskos rezultātus Saturna transitam 8. mājā un pielaikot, kas man varētu būt gaidāms. Vai es patiešām dzīvoju savu dzīvi vai svešu dzīvi? Un tiem cilvēkiem, kas ir strādīgi, draudzīgi, atvērti citiem, dzīvo savu dzīvi, šani aštami periods var būt pat panākumiem bagāts. Viņiem var rasties jaunas, unikālas, oriģinālas idejas, jo zemapziņa tā ir bezgalīga resursa krātuve, un koncentrēšanās uz savu zemapziņu var iedot jaunas, oriģinālas idejas. Ja? Jūs kļūstat iedomīgs, nedzīvojat savu dzīvi, ignorējat tos norādes, ka jums ir jādara dzīvē kaut kas cits, negribat dalīties ar citiem, gribat dzīvot uz citu rēķina, tad gaidiet diezgan drūms notikums savā dzīvē. Jebkurā gadījumā jūs pats izlemjat to, vai aštami šani periods, šis tranzita laiks, jums būs radošs, jaunām idejām bagāts vai drūmo notikumu josla. Tas ir tikai vienīgi jūsu pašu lēmums. Lai mums visiem izdodas!